Sveiki! Pēc nedēļas klajā nāks man jaunā grāmata Iznireļi, kas ir veltīta vienai konkrētai, īpaši glumai, īpaši derdzīgai, īpaši melīgai un īpaši nekrietnai cilvēku sugai, proti progresīviem iznireļiem. Grāmatā būs runa par 4 konkrētiem šīs sugas pārstāvjiem, kas katrs savā veidā demonstrē, ko patiesībā nozīmē vārds iznirelis. Šie 4 personāži ir Mārtiņš Staķis, Mārtiņš Kosovičs, Kaspars Briškens un Māris Simonovičs. Protams, ka progresīvo iznireļu ir neskaitām vairāk. Šī sarkanā sērga pārņem Latvijas valsti un spējusi lieliski apvienoties kopā ar vienotības vēzi, Latviju graužot no visām malām un visos iespējamos veidos. Un, protams, grāmatā pirmkārt ir tikai 4 personāži, un otrām kārtām arī par viņu darbiņiem. Ir tikai dažas skicītes, nekas vairāk. Un tāpēc es jums gribētu pastāstīt vienu mazu gadījumu par to, kas šajā grāmatā nebūs. Un proti par to, kā no visa tā, ko šie te progresīvie iznireļi sakās darām valsts un sabiedrības labā, patiesībā sanāk vienkārši sūds. Tātad runa ir par slavenajiem lidostas taksometriem, kur haosu mums savulaik nodrošināja konkurences padome, kur tolaik vadīja tagad progresīvā Skaidrīta Ābrama. Un to, kā tagad progresīvais satiksmes ministrs Kaspars Briškens mums šo problēmu risina. Un kā jau viss, ko dara progresīvie iznireļi, arī šis pasākums, kā izrādās, ir rīkots, tā sacīts, ar pakaļu, un arī rezultāts ir atbilstošs. Tātad, Kaspars Briškens roku rokā ar lidostas vadību, kas no viņa ir tiešā veidā kā satiksmes ministra atkarīga, stāsta, ka patiesi fantastiskais panākums tagad ir tas, ka pusbandītiskie lidostas takši no lidostas līdz pilsētas centram cilvēkus vedīs par fantastiski zemu cenu, tikai 33,5 eiro. Kas salīdzinot ar Kaspara Briškena algu, ko viņš ne par ko saņēma Rail Balticā un Air Balticā, tiešām ir kapeikas. Nu, lūk, tā tad jau pati šī summa ir ļoti dīvaina, maigi izsakoties. It īpaši salīdzina taksometra cenām Eiropas galvaspilsētās no lidostas līdz pilsētas centram. Bet vēl interesantākais ir tas, ar ko šis te progresīvais iznirelis, kuram likuma ievērošana un valsts intereses un kas tik vēl ne ir uz mēles katrā izdevīgā brīdī, ar ko, ar kādām personām šī te vienošanās par vaučeriem ir noslēgta. Un tātad Latvijas Republikā ir tāds nosacījums, ka visādos valsts iepirkumos var piedalīties tikai personas, kurām nav nodokļu parādu. Ja tu esi parādā valstī, nekā. Bet Kaspariem Briškeniem likumi nav rakstīti. Un tāpēc mēs pašlaik esam tādā situācijā, ka vienošanās par vaučeriem, kas būtībā ir valsts iepirkums, ir noslēgta ar 3 taksometru apvienībām. Tātad Baltika Taksī, X Taksī un Taksi LV. Kā tas pienākās šajā te īpatnējā biznesā, kur nodokļu optimizēšana ir alfa un omega? Katra no šīm apvienībām sastāv no vesela bara siju. Baltika Taksī ir 9 sijas, X Taksī ir 13 sijas, un Taksi LV ir veselas 34 sijas. Kas pats par sevi jau ir diezgan saudabīgi, skatoties uz to, kādus darījumu partnerus izvēlas progresīvais iznirelis Briškens savu plānu realizēšanai. Bet paskatīsimies nedaudz sīkāk uz šīm te pašām sijām. Tātad no Baltika Taksī 9 sijām. Baltika Taksī ir fantastisks uzņēmums, apvienība.
Veselām 4 nav nodokļu parādu. No 9 4 nav. Kopējais nodokļu parāds visas apvienības sijām kopā uz 8. aprīli bija 34 802 eiro. X taksī no 13 uzņēmiem 2 nav nodokļu parādi. Visiem pārējiem nodokļu parādi ir sākot no 600 eiro līdz gandrīz 7000 eiro. 13 sijām uz 8. aprīli kopējais nodokļu parāds 20 102 eiro. Taksi LV, tātad kopā mums ir 34 sijas. No šīm 34 sijām skaitām nodokļu parādi nav 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 34 tikai 9 nav nodokļu parādi, pārējām atkal visām tā ir kopējā nodokļu parādu summa gandrīz 16 000 eiro. Nevienā valsts iepirkumā šādas sijas ar šādiem nodokļu parādiem startēt nevarētu. Vajadzētu vispirms samaksāt valstī to, kas valstī pienākas, un tad mēģināt stāties ar šo valsti citādās attiecībās. Bet tā kā satiksmes ministriju vada Kaspars Priškens, kurš, kā izskatās, pat bikšu rāvējslēdzēju nevar aiztaisīt, tajā kaut ko neievēris, tad šeit viss ir citādi. Un tāpēc gaidiet grāmatu Iznireļi. Jums būs, ja nesmieklīgi, tad vismaz interesanti. Visu labu!